laminēts ar šitām. Es domāju, ja iemetīs papieru, paliks, bet caurums ne. Ir ar tām vizītkartēm. Vizītkartes mūsdienās vairs nav vajadzīgs, vai ne? Ir nozares, kurās nav vajadzīgs. Jā. Labdien! Hello! Tā, par vizītkartēm. Kādas vizītkartes mēs varam paņemt? Nē, par šitāds vizītkartes mēs varam paņemt. Plēvi jānoņem. Tā. Sorry. Tagad. Filmē. Nē, filmē! O! Raims teica, ka labajā pusē vajag man sviemēt turēt. Tā, nu ko, liekam kārtas galdā. Vizītkartes. Vizītkartes. Tehnoloģiski visādi interesanti. Arī rekord caurspīdīgas var uztaisīt. Var uztaisīt... No galda nepaņemamas. Jā, rekord ar zeltu, ar laku. Jā, tā lai spīd un laistās. Mums, protams, ir arī vienkārši digitālās drukās. Pilnkrāsa. Tad rekord vienā pusē zelts, otrā pusē digitālā druka. Visu kaut ko var sataisīt. Bet nu kā ir ar tām vizītkartēm? Vizītkartes mūsdienās vairs nav vajadzīgs, vai ne? Ir nozares, kurās nav vajadzīgs. Tieši tā. Viss intervija beigusies. Nu, kā ir ar nopietnu biznesu, tā teikt, lietišķo vidi? Tās joprojām ir status. Tās joprojām stāstu par tevi. Un tas ir vēl viens kanāls. Un kāpēc mūsdienās nevajadzētu izmantot vēl vienus kanālus? Mums vajag izmantot visus. Tāpēc vizītkarte ir mazs foršs biznesa ierocis. Galvenais ir zināt, ko tu likt virsū. Sanāks pilns apgriezums. Uiii! Jej! Sanāks tātad. Ko vēl var pateikt par vizītkartēm? Nu? Ko tajā otrā pusē likt virsū, vai ne? Tur vajag vēl 2-3 valodas budžeta klasi. Iekļausim visu vienā vizītkartē. Tā, lai lēti sanāk. Neaizmirst vēl karti. Jā, karti arī. Un 2 valodas. Jā, tieši tā. Kāpēc tā nedarīt? Pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Ja jūs braucat uz konferencēm, jūs sevi parādat kā profesionāli, kas ir rīktīgi zinoši, kas kur pasies brauc, viņam ir budžets, viņam ir viss, viņš ir veiksmīgs, tā ir tā lieta, ko jūs varat nodot, vai ne? Bet ja jūs uztaisat vizītkarti no vienas puses latviešu valodu, no otras puses angļu valodu, jūs pastāstat par to, ka jums pietrūkst līdzekļu, lai uztaisītu 2 komplektus vizītkartēm. Tāpēc tā mēs nedarām. Galīgi nav krūti. Uztaisam vienu angļu valodā, un tad uztaisam kādu citu latviešu valodā. Latviešu valodā. Jā. Ko mēs vēl varam likt? Mēs varam, protams, vēlreiz atgādināt savu logocīti. Arī burvīga lieta, ko mēs varam uzlikt. Vienkārši logocītis. Jā, kur mūsu logocīts. Juhu! Ko mēs vēl varam darīt bez logo? Otru pusi izmantot kā reiz mūsu brenda pastiprināšanai. Piemēram, šeit. Jūsu sauklīti. Ko nedara, bet ko vajadzētu darīt, ir iedot tai vizītkartei kādu pievienoto vērtību. Protams, to var izdarīt ar to, ka viņi ir vienkārši unikāli, viņi izskatās savādāk. Tādu, kuru negribās nest tādu. Nu, vai tad visiem nav caurspīdīgs vizītkartes? Jā, vai apzeltīts, vai ne? Tas taču katram. Ko vēl var burvīgi izdarīt? Iedodiet tai vizītkartei vērtību. Ieliekat QR kodu, parāda mums mūsu vizītkarti, mēs tev iedosim atlaidi pirmajam pirkumam. Var pamēģināt šito QR kodu noskanēt. Jā. Daudziem baigi patīk savām vizītkartēm atbalsts virsū, visus savus pakalpojumus, uzņēmumu aprakstu, pašu arī pakalpojumu aprakstus, vēl kaut ko uztaisīt kārtīgu avīžu slēju. Protams, ja tos tekstus var smuki sakārtot tā kā kaut kādu ornamentu, kas neuzbāzīgi un negribās viņu pat lasīt, kas vienkārši veido kaut ko skaistas viens, bet vienkārši sabāzt pilnu, ko var uzlikt, es nezinu, uz bukletiem, visu tā teikt vienā vizītkartē, tas nav forši. Tā tomēr ir vizītkarte. Protams, var izdrukāt tādas pašas kartītes, kuras mēs tiekšā paskatīties, bet tas jau nākamais jautājums. Mārtiņ, vai tu zini, kāpēc vienmēr ir jādod 2 vizītkartes? Jā, padalies ar draugu. Lai pašam arī paliek. Bet īstenībā mūsu klienti tā piekopja. Jau neviens tā teikt, ņem speciāli vairāk. Un gan darbinieki, gan paši tā teikt dod uzreiz pa 2. Jo mēdz būt tā, ka tev iedod vizītkarti, un pēc tam iedod tālāk, ka pašam kontakti nepaliek. Tur ir vismaz lielāka iespēja, ka kontakts sadalīsies. Un ja normāli tirāžu vizītkartēm paņem, tad es nezinu, kāds 20,000 vizītkartes ņemot, viņas 1-2 centus maksā, tad 1 cents turp šurp, es domāju, ka baigo lomu nespēlē, ja tas kontakts nonāk īstajās rokās. Tieši tā. Kaut kā tā. Vispār laika gaitā ir kāda kaudzīta ar vizītkartēm taisīt. Visādi dizaini, rekordpieņas pārklājums, ļoti ciets laminēts ar šitām. Es domāju, ja iemetīs papieru, paliks, bet caurums ne. Visādi dizaini papīriem, visādi savadīgi.
Tad ir vienkārši tur pelnām mierīgi daudz filmkrāsa un kāds produkts virsū. Tad ir kaut piemērs, ka ar laika gaitā ir jāmainās arī dizainam, kurā vektoram ir bijušas šādas vizītkartes. Viss kaut kas te ir. Ir pat bijušas atverams vizītkartes. Kā reiz tiem, kam vajag daudz informācijas. Jā. Tad ir ļoti minimalistiskas vizītkartes. Vai šitām vizītkartēm ir gadi 18 laikam? Pilngadība. Jā, kaut kas tāds. Vai pat 20 gadi varētu būt. Viss kaut kādas. Un, protams, vizītkartēm var taisīt arī visādas pārklājumus, ne tikai, kā pirms tam redzējām, laminātu cieto, bet vēl var likt arī, kur mēs tik tūlīt kādu sameklēsim. Kur te ir uz tausti. Rekur. Soft touch lamināts. Kā paņemt, tad nolikt nost vairs negribās. Ja taktīls cilvēks, viņam ļoti patiks viņu drusku paberzēt un pataustīt. Tā, rekur vēl viens vektors. Tā, rekur, šitās vizītkartes arī ir tik forši sanās. Jā, tas ornaments reliefainais un tieši uz melna drukāts ar baltu un ir tik forši sanāca arī šīs. Tad rekur vēl viens soft touch. Un tad rekur, kas tik nav drukāts šeit? Pa visiem šitiem te laikiem. Pāris eksemplāri lieki arī. Jā. Raganu vizītkartes. Ko ne? Visiem vajag reklāmu. Jā. Vienu vārdu sakot, vizītkartes ir bijušas daudz, un vēl joprojām viņas sūta un pareizi dara. Daudziem cilvēkiem viņas tiešām ļoti nodara un citu. Jā. Varbūt tev arī vajag vizītkartes. Uztaisīsim. Tici man, mākam.